Tā mēs tūlīt ieliksim šito iekšā. Šodien mums būs lūkšana. Jums tiešām viss ir labi, ja? Jūs zināt, ka būs 19. būs eksāmens, ja? 18. Jā, sākot no 6 vakarā. Un tad arī mēs izlemsim, kuri tad pieņems komuniju, kuri nē, nu tad tur jau, mums jau tur plus mīnus ir izkristalizējies. Tas viss, jo pati komunija, dievgalds būs 26. maijā, 2, bet tiem, kuriem nav laulības šķēršļi, vai arī tie, kas to vēlēsies, tur mēs jau izrunāsim atsevišķi. Jo var pieņemt, var arī eksāmenu uzrakstīt, bet, kad tad būs tas, es arī prasīšu, tad vai jūs tiešām vēlaties, kur gribēs, vai jūs vēlaties tad kļūt par katoļiem, un kas sacīt tā. Jo tad var nolikt eksāmenu, bet arī, tā izvēle jāizdara personīgi katram. Un tā. Tā. Šodien mēs runāsim par lūkšanu, un es varu teikt tā, ka tiklīdz, ka es nokristījos, man bija pirmais šoks, ka man kāda priekšā jānometās ceļos. Jo tad, kad es nebiju kristīts, es nevaru iedomāties, ka man, piemēram, ir šitā jānometās ceļos. Jo es kā nekristīts, kā pagāds, nekad nebija tā neviena, tas bija tāds, žests, kur es nelietoju. Kāpēc man jāmetās ceļos? Es atceros to sajūtu, kāda bija, kad es pirmo reizi nometos ceļos, tas bija kaut kas ļoti kosmisks, jā. Tagad man tas ir tā kā pieredze, bet normāli, kā es kaut kā ceļos locīšu ceļus, ja? Tāpēc dažiem te ir viens no argumentiem, ka lūkšana ir vai nu pazemošana, ka es taču neiešu zemoties kaut kā priekšā, bet arī otra lieta, kuri saka, ka es nevaru lūgt, jo man jau nav cilvēciskas atbildes. Piemēram, labi, es noskaitīšu tevreizi, bet tas ir tā kā formula. Ko dod, ka es noskaitu tevreizi? Ļoti daudz cilvēku, kas neiet baznīcā, viņi brīžos skaita tevreizi kā maģisku formulu. Nav slikti. Varbūt cilvēks tic Dievam, bet viņš tic pa savam, bet tad viņš zina, ka ir jāiemācās tevreizi, tur vecmāmiņa teica, iemācies tevreizi, un tad tevreizi skaita. Ja tā kā tāda spontāna reakcija, kad cilvēks brīžos sāks saukt uz Dievu, sāks skaitīt tevreizi, kaut ko darīt, jo ir tā apziņa, ka kaut kas ir. Jā. Bet ļoti daudz cilvēku saka, viņi saka, Ilmār, ko nozīmē lūgties, sarunāties ar kādu priekšmetu, ar krēslu, es taču nevaru iztēloties, kas man tagad ir priekšā, kam es tagad lūdzu. Es tagad vienkārši drusku tā kā no malas, lai raksturotu tās sarunas, kas man bieži vien izveidojas cilvēkiem, kas nav ticīgi vai neiet uz baznīcu, jo viņi man tā atklāti saka. Ir jau forši, ka tu lūdzies, bet kā man lūgt, ko man tagad darīt? Ja? Tāpēc mēs šodien apskatīsimies vispār, kas ir lūkšana, kādi ir veidi, kā viņu struktūrē, un tad mēģināsim meklēt atbildu uz šo jautājumu. Jo pirmajā brīdī varētu teikt, kas tur lūkšana? Ļoti vienkārši. Bet realitātē tas nemaz nav tik vienkārši. Ja? Un daudz cilvēki arī aiziet no ticības, ja pārstāja ticēt Dievam, tāpēc, ka viņu dzīvē iestājas lūkšanas krīze. Viņi vienkārši piedzīvo lūkšanās krīzi, pārstāja lūgt, un ja tu pārstāja lūgt, tev vairs nav attiecību, un tad beigās arī pazūd ticība. Tāpēc lūkšanas kvalitāte, ja lūkšanas tāds dziļums ir ļoti no tā atkarīgs, kādas būs mūsu attiecības ar Dievu. Ja? Tā kā tas ir viens no daudziem argumentiem, kāpēc cilvēki nelūdz. Viens saka, es Dievam neticu, viņš saka, es uz baznīcu neju, es ticu, ka ir augstāks spēks, bet es Dievu ļoti netraucēju. Es viņu nezaimoju, es viņu netraucēju, un, kā saka, ar savām lūkšanām viņu neapgrūtinu. Jā, tāds ir bijis teksts. Ļoti daudz argumentu, kā cilvēki saka. Tad mums ir viena svētā Terēze no Bērna Jēzus, kas ir teikusi šādu citātu. Viņa ir francūzieta, nomir ļoti jauna, 24 gados. Jā. Pazīst viņu? Forši, super. Jā, mana draudzene, viņas bildi man tur koridorā. Un viņa saka, lūkšana mana sirds trauksme uz augšu, vienkārši skatiens, kas raidīts uz debesīm, pateicības mīlestības sauciens, kā pārbojnos tā ir prieka brīžos.
Un šo viņas citātu katehisms ir ielicis kā lūkšanas definīciju. Es varētu teikt, ka vārds lūkšana latīniski ir oratio. Ja? Un latviešu valodā vārdam lūkšana ir ļoti spēcīga lūkšanas dimensijas klātbūt, ka es kaut ko lūdzu. Bet latīniski ir oratio, un te ir ora, tas ir orāls, tas ir ar lūpām izteikts. Tad latīņu valodā tas ir tā kā saruna, ja? Saruna teikt. Ja? Tas nozīmē, ka vispirmām kārtām tā ir saruna. Ja? Tas ir dialogs. Protams, ka dialoga partneri ir nevienlīdzīgi. Es esmu radība, tas, ar ko es gribu sarunāties, ir radītājs. Tā kā Dievs ir ļoti lielā augstumā, ja? Un es esmu šeit priesteris Ilmārs, ja? Daudzām progām. Ja? Un, principā, starp mani un Dievu ir ļoti liela distance, var teikt, bezdimens. Tāpēc šī saruna, jeb dialogs nav vienkārši. Ja? Bet tas, ko es gribu teikt, ka te nav tikai lūkšana, ka es kaut ko gribu lūgt, bet te ir šis oratio. Krieviski arī maļitva, moļiķi. Es nezinu, kā ir citā pray, kāds ir angļu valodā, kāda etimoloģija vārdam, ja? Pray, jā. Arī prasīt kaut ko. Jā. Tas ir ļoti žēl, ka tajā sarunā ar Dievu iziet sākot priekšplānā tā kā lūkšana, prasīšana. Bet es domāju, ka tur vajadzētu būt. Tāda lūkšana nav kāda lietu prasīšana, oracija nozīmē saruna, kontakts, dialogā. Lūkšanā satiekas cilvēks un Dievs, lūkšana vienmēr ir dialogs. Un ļoti svarīga lūkšanā ir klausīšanās dimensija. Bet par to mēs vēl parunāsim, kad mēs iesim drusku dziļāk. Tātad lūkšana, vai mēs to apzinām vai ne, Dieva slāpju sastapašanā mūsēm. Dievam slāps, lai mēs būtu izslāpši pēc viņa. Var teikt, ka Dievs grib ar mums runāt, un mums arī ir vēlme runāt ar Dievu. Jo cilvēks ir tā uzbūvēts, ka viņam vajag kontaktu ar augstāku radību. Viņam vajadzīgs kontakts ar augstāku būtni. Līdz ar to visās tautās ir klātesoša reliģiskā forma. Pat ja tā nav kristietība, piemēram, islāms, budisms, Japānā, tas, ja nemaldos, sintoisms, konfūcija mācība Ķīnā, visur ir klātesoši kaut kādi pārdabiskuma meklējumi, jeb kaut kādi kontakti ar augstākiem spēkiem, ar dievībām. Ja? Kaut kāds kontakts ir tiek meklēts. Jā, nu šeit ir tātad divas dimensijas lūkšanai. Es varbūt pāriešu stāfeli, jo man nepatīk, ko es pats tur sarakstījis, tāpēc es pāriešu vairāk stāfeli. Tātad vispirmām kārtām lūkšana ir tātad, viņai ir individuālā un kopienas dimensija. Jo mēs lūdzam individuāli, es un Dievs, tās ir mūsu personiskās attiecības. Bet lūkšana arī ir kopienā, kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā. Kāpēc šīs abas ir svarīgas? Tāpēc, ka, ja es lūdzos tikai individuāli, ir risks, kad es sākšu sarunāties pats ar sevi. Var teikt, negribu lietot vārdu šizofrēnijam, kad tu sarunājies ar sevi. Kopiena man palīdz lūkšanu veidot tā, kā tic citi kristieši. Pirms šodien svētajai misē, kad mēs visi lūdzamies Tēvs mūsu, mēs esam asamblēja, mēs esam kopiena. Ja? Veidojas atgriezniskā saite. Lūkšana ir ļoti svarīga, lai ir kopā, lai nav pa vienam. Tāpēc arī tas svētdienas dievkalpojums, tāpēc ir satikšanās, jo mēs varētu teikt visu laiku sinhronizējam savu lūkšanu ar kopienas lūkšanu. Katra no šīm lūkšanas veidiem ir svarīga. Nevar būt tā, ka es aizēju tikai baznīcā lūdzos un mājās nelūdzos, bet nevar būt tā, ka es mājās lūdzos un baznīcā neesmu. Tā kā šīs lūkšanas dimensijas ir ļoti, ļoti svarīgas. Principā tas ir tas, kas šeit rakstīts. Tāpēc drusku. Jā, un šeit ir tēvreize. Jēzus iedeva vienu ļoti svarīgu lūkšanu, kas saucās luteriskajā versijā, tā ir mūsu Tēvs debesīs.
mēs lietojam tēvs mūsu. Kāpēc? Tāpēc, ka latīniski tiek lietot forma pater noster, pater noster. Un Latvijā kardināls Pujāts savu laiku izdomāja, ka mēs nedrīkstam likt pirmajā vietā likt mūsu, jo tas nav nekāds mūsu tēvs. Nu, tā kā mans tēvs, mūsu tēvs, tā kā tas būtu mūsu privatizēts tēvs. Nu, tur filoloģisks problēmas. Un tāpēc izdomāju, ka katoļu versijā būs tēvs mūsu, kas atbilst latīņu tam tekstam, kas ir pater. Pirmais ir tēvs. Ja. Tāpēc luterāņu versijā ir mūsu tēvs debesīs, katoļu tēvs mūsu. Bet šī lūkšana tātad oriģinālā viņa ir grieķu valodā. Ja. Kaut Jēzus lūdzās aramiešu valodā. Bet šī lūkšana tika pierakstīta grieķu valodā. Tāpēc mēs uzskatām, ka pat ja Jēzus viņu izteica aramiešu valodā, sīriešu valodas paveic, tā kā jaunajā derībā viņa ir grieķu valodā, tad oriģināls šīs lūkšanas skaitās grieķiski. Pat ne latīniski, ja? Pat ne latīniski, tātad grieķu valodā. Un šo lūkšanu jāzina no galvas, jo tā ir pamat lūkšana. Te ir galvenie teksti, ka pirmā daļa ir veltīta Dievam, tātad tu esi Dievs, kas ir debesīs, tavs vārds tops, lai nāk tavu valstība, ja? Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā ir uz zemes. Un tad seko otrā daļa, kas ir prasīt dienišķo maizi, piedod mums mūsu parādus, ja grēkus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, grēciniekiem, nevar mūsu kārdināšanā, atpestī mūsu no ļauna. Šis pielikums arī ir luterāņu pielikums, mēs viņu nelietojam, jo pusē manuskripto šī pielikuma nav. Jaunajā Bībeles tulkomā šī pielikuma vairs nav, ko izdeva Bībeles biedrība. Ja? Jaunajā tulkomā šī pielikuma vairs nav. Bet citreiz runā. Bet viņa nav vairs, jo viņš grieķu tekstā ir atrodams tikai mazāk par pusi manuskriptos. Nu tā, otra mums svarīgā lūkšana ir Ave Marija. Ave Marija. Ave Marija. Esi sveicināta Marija. Ja? Esi sveicināta Marija. Šai lūkšanai ir tā, ja šī lūkšana ir Jēzus nodiktēta, tad šai lūkšanai puse ir ņemta no svētiem rakstiem, kur eņģelis Gabriels sveicina Mariju, tad, kad viņš satiekas, kad viņš atnāk pie viņas, lai pasludinātu, ka Marija kļūst par pestītāju māti. Otrā daļa ir baznīcas pievienota, svētā Marija Dieva māte lūdz par mums tagad un mūsu nāves stundā. Un tā otra daļa ir svarīga, jo mēs visu laiku lūdzamies, lai mums būtu svētīga nāves stunda, lai Marija sargā mūs visā mūsu dzīvē līdz pat nāves stundai. Tātad otrā svarīgā lūkšana, un trešā ir gods, lai tēvam, tā ir doksoloģija. Un to ļoti izkopuši pareizcīgie, varētu teikt, mūsu pareizcīgie vieno šī slava Отцу и Сыну и Святому Духу, как был в начале, присно и во веки веков. Аминь. Un tad mums ir gods, lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Amen. Šī ir ļoti sena lūkšana no pirmiem gadsimtiem, un ir ļoti spēcīga, ka šī lūkšana ir saglabājusies gan katoļu, gan pareizcīgo baznīcā. Tātad svētās trīsvienības ir Dieva tēva un dēla un svētā gara pielūgsme. Šīs lūkšanas mēs saucam par formulu lūkšanām. Formulu. Tā nav formula 1. Formulu lūkšana. Tas ir lūgties ar sagatavotiem tekstiem. Mums jau ir gatavas schēmas, mums vienkārši jāmāc no galvas. Ja mēs lūdzamies tikai formulu lūkšanu, ar laiku mēs varam piedzīvot krīzi, jo mēs skaitam lūkšanas un atkārtojam un beigās kļūstam kā papagaļi. Un tad mēs tikai tēvs mūsu sveicināt, un tad par to laiku mēs jau kaut ko sākam aizdomāties, un respektīvi ļoti viegli ir aiziet lūkšanu krīzē. No vienas puses formulu lūkšana labi, jo tev ir gatava schēma, tev nav kas jāizdomā. Skaiti tos tekstus un viss notiek. Bet ja tikai cilvēks lūdz formulu lūkšanu, viņš ātri vien pazaudē lūkšanu. Un ļoti daudz, kur ir 7 gadu vecumā aizgājuši pie svētdienas skolas, viņi iemācījušies formuliņas, vairāk neko citu nav mācījušies, un līdz ar to viņu lūkšana dzīve ir beigusies. Ja. Viņi saka, man tās formulas, ko es iemācījos pantiņus, paskaitīju, man pēc tam 14-15 gadi, tīņa gadi, mati izkrāsoti, metāli salikti visās iespējamos degunos ausīs, un uz redzēšanas arī ir derči. Ja. Tāpēc jau nav bijis lūkšanas turpinājums, nav bijis dziļāks. Nākamā
lūkšanu veids, tā ir orālā, orācija, tas ir lūkšana kā saruna. Kā saruna. Nu, es Dievam saku visu, kas man ir sirds. Vakar, Jēzu, šodien bija slikti, tas būtu labāk, iedomāt to, kāpēc tu tā dari. Brīvā veidā es saku Dievam visu, ko es gribu viņam pateikt. Nu, un, jā, tā ir lūkšana. Cilvēks ļoti izteikts arī pie jaunajām draudzēm, piemēram, sākot ar baptistu konfesiju, arī vasarsvētku draudzēm. Jēzu, es tevi lūdzu un dodu un to. Cilvēks vienkārši stāsta tekstā, brīvā tekstā, tā kā viņš sarunātos ar otru cilvēku, kā viņš izsaka visu kas ir uz sirds. Trešā lūkšana ir saucamā lekcio, jeb lūkšana ar Bībeles palīdzību. Bībelē ir teksti, ko sauc par psalmiem. Psalmi, 150 psalmi, un vecās derības autori šajos tekstos jau ir ierakstījuši savas pārdomas par Dievu, un ir ļoti viegli lasot šos psalmus lūgties. Jo tur psalma autors raksta šo psalmu, kad viņam ir ļoti grūti, kad viņam ir prieks, dažādās situācijās. Ja? Es, piemēram, labi, lai jums nebūtu tik abstrakt, es paņemšu tūlīt Bībeli no grāmatu plaukta. Un uz labu laimi atšķiršu kādu psalmu. Piemēram, man atšķīrās 119. psalms. Un viņš sākās. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc kunga baušļiem, svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, un tu pats vēlēji, un viņš sāk stāstāt, es tev pateicos ar skaidru sirdi, ka es mācos tavas taisnības tiesas noteikumus, es turēšu tavus likumus, neatstāju mani pavisam. Un viss, autors izskata Dievam savu sirdi, es lasu ar autoru un identificējos ar šo autoru. Ja nevar citādāk, ņem psalmus un lasi un ieliec sevi autora pārdomās. Tev ir gatavs teksts, ko tu vari vienkārši ar šī psalmista autora vārdiem, tu Dievam izsaki savu lūkšanu. 4. Un tagad būs interesanti. Meditācio. Meditācio, latīniski. Meditācija. Kas ir meditācija? Meditācija, tas ir vēl augstāks līmenis. Redziet, bērnus nemāca meditēt. Jums ir rožakronis pie rokas kādam? Nav. Kronīts. Rožakronis, ja? Rožakronis ir viens no meditācijas līdzekļiem, kad es izmantoju zīlītes, un uz katras zīlītes atkārtoju to tekstu, ja? Viņš drusku līdzīgs ir formulu lūkšanai, bet tikai šī gadījumā es varētu teikt atslēdzu savu prātu no tā teksta, bet vienkārši ļauju šim tekstam, varētu pat teikt lietot vārdu kā mantra. Es nebaidos no šī vārda, jo kristīgajā izpratnē tā arī ir tāda teksta atkārtošana, caur kur es nonāku Dievu klātbūtnē. Bet meditācija ne tikai rožakronis, kur es atkārtoju tekstu uz katras zīlītes, pareizticīgiem ir savas čotkas, budistiem ir savas krēles, bet meditācija varbūt ir tas, ka es šovakar aizbraucu pie Daugavas, kur jūra baznīca, ir saulriets, un es vienkārši nosēžos. Bet es esmu, piemēram, noskaitījis tēvrunis, tātad formulu lūkšanu. Es esmu pateicis Jēzum, ko es visu gribu pateikt tas ciet. Es esmu palasījis vienu psalmu, un tad es vienkārši visu aizvaru ciet, un vienkārši skatos, kā riet saule, un vienkārši meditēju, apbrīnoju to skaistumiem. Tad vienkārši, varbūt skaitu rožakroni vai neskaitu rožakroni, bet tā ir meditācija, kad es apceru Dieva skaistumu, Dieva brīnumus, tas var būt pie ezera kalnos, tas var būt arī baznīcā, ja. Es varu vienkārši pasēdēt, un šeit sākās tā lieta, ka Dievam ir vajadzīga atbildi, jo tad, kad mēs lūdzamies, mēs dažreiz izsakām savus tekstu, bet mēs neklausamies. Un šeit sākās klausīšanās. Jo Dievam jau nevajag, ka mēs viņam tikai kā gramofons. Jēzu dod man to, Jēzu dod man to, Jēzu man prasa. Pagaid, stop, tu pateici. Tagad pasēdi un paklausies. Un šeit sākās 5. punkts, ko sauc par kontemplācija. Un kontemplācija tas ir tāds brīdis,
ka tev vairs Dievam neko nevajag teikt, un ka tev vairs neko pat no Dieva nevajag dzirdēt. Tu vienkārši zini, tā kā iemīlējušies cilvēki, viņi apsēžās, divi balodīši, viņi tā dūdo. Viņi vienkārši kopā labi. Un viens franču zemnieks pateica prāvestam, kāpēc viņš sēž uz baznīcā uz solu un neko nedara. Viņš saka, es skatos uz Dievu, Dievs skatās uz mani, un mums kopā ir labi. Un tas traks zemnieks, neko neskaita, sēž solā unūras altāri. Kāpēc tu neko neskaiti? Es skatos uz Dievu, Dievs skatās uz mani, un mums kopā ir labi. Bet es teikšu tā, lai nonāktu līdz kontemplācijai, ir vajadzīgi visi šie aspekti. Jo cilvēks ir tāda būtne, ka viņš zaudē uzmanību, viņš var aizdomāties. Tu nevis sāc kontemplēt, bet, piemēram, pārdomāt, kādi ir rēķini par bruģi vai kā jums, saprot, aiziet tādā ļoti tāda pasaulīgā lieta. Tāpēc šie lūkšana palīdz. Šeit vēl ir tāda lieta kā slavēšana un pateicība. Pateicība varētu būt pat pirmā, pirms vēl sākt lūgties, sākt ar pateicību. Bet ļoti labi, ka mēs arī varam, ja mums, piemēram, ir grūti kontemplācijā, mēs, piemēram, varam sēdēt baznīcā, ja mums ir grūti, Dievam neko neteikt, mēs varam teikt, slavu Tev, Kungs, par to, ka šodien ir vējš, pateicos Tev, Kungs, par to, slavējos Tev par to. Respektīvi, ieiet tādā slavēšanā, pateicībā, ka paldies Tev, paldies, paldies. Ja. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ja, pateikties Dievam par visu, pateikties par visu, ko viņš dos. Un tas ir ļoti būtiski, jo jau tātad, kad mēs Dievu sākam slavēt un pateikties, tad mēs patiesībā arī varam iet kontemplācijā. Tajā brīdī mēs nevis kaut ko Dievam sakam, nevis kaut ko prasam, bet vienkārši pasakamies Dievam par to, ka viņš ir. Bet šo visu var piedzīvot svētceļojuma laikā. Pilnīgi 100%. Tu visu var pilnīgi apgalvot un liecināt. Mēs svētceļojam uz Aglonu vai uz Skaistkalnu, mēs darām visu. Tāpēc, ka svētceļojums uz Aglonu, tas ir kā veids, ka mēs uz īsu brīdi iestājamies klosterī. Jo ejot uz Aglonu, mēs ieviešam, tāpēc, ka ceļš ir grūts, mēs dienā noejam 20-24 km, un lai nesajūt prātā, respektīvi nekļūt garlaicīgi, mēs dienu sadalām pēc klostera dzīves principa. Mums ir formula lūkšanas laudas vesperes, mums ir personiskā lūkšana, mums ir vesela stundu klusumā, kad mēs nerunājam, ja? Kad es meditēju dunduru, sodus un govis un vispārējā dzīvo radību. Ja? Un tad tu jūti svecimā, tu tiec tā kā ņurcīts ar dažādiem lūkšanu veidiem. Un ja cilvēks nevar piedzīvot šeit Dievu pieskatu, viņš var piedzīvot šeit, ne šeit, ja ne šeit. Un katrs cilvēks jau izveido savu stilu, kā viņš lūdz. Un es, piemēram, arī, man ir, piemēram, tagad, kad es pabeigšu lekcijas, paņemšu krēlis, un viss saļiks jau zina, ka es vai nu kleitā vai bez, es te vēlēju Rīgā, vēl kaut kur man ir savi ceļi. Man ir meditācija, es visu dienu esmu noņēmies ar dievkalpu, man vajadzīgs, es aizēju tur, mums ir dīķi ar pīlēm parunāju, kā? Tu ej, tu skaties uz to pīli, tāda dzīvā veidā, jo ļoti grūti cilvēkam, kā daži domā, ka lūkšana ir tagad apsēdies, ja, un tagad, es tagad lūkšu, ja. Es, piemēram, nevaru lūgties rožkroni sēdot, es vienkārši saikšu, man vajag kustību, ja, un tāpēc man vislabāk reālis lūgties ir staigāt. Es apvienoju kustību, ka es izstaigāju, un es vienkārši lūdzos, ja. Un tad tas man palīdz, jo man lūkšana, es nevaru nosēdēt uz vietas, ja, es nevaru statiski atrasties. Tāpēc es domāju, ka es neesmu visus lūkšanu veidus apskatījis, ja? Bet vismaz es izgāju, es ceru, ka es to pašu izstāstīju. Jā, tā. Jā, kāpēc lūgt? Ja? Lai attīstītu mūsu attiecības ar Dievu, jo ja mēs nelūdzam, ja nav kontakts ar Dievu, tad nav iespējams dziļākas attiecības, jo, lai varētu augt ticības dzīvē, ir jābūt šim kontaktam, šim sarunai. Un es nevaru pateikt, kā Dievs man atbild, bet es zinu, ka viņš man atbild, jā. Viņš man atbild caur notikumiem, caur situācijām, man ir atziņas, piemēram, es eju bieži baznīcā lūgties, ja, man vienmēr blakus ir blociņš. Pirms sēžu, es sāku tur ar formulu lūkšanu, tad es parunāju, tad es palasu fragmentu, un tad es eju meditācijā un kontemplācijā. Un tad, kad ir meditācija un kontemplācija, tad vienkārši blociņš ir, tu sēdi, un pēkšņi, sēdi, tamš,
tankš, obligāti. Arī pie sprediķi, ja? Daži brīnās, no kurienes es sprediķu, bet es jau visus sprediķus izperēju. Es obligāti nedēļā stundu, 2 sēžu klusumā un man nāk idejas, jo tu nevari tā. Sprediķis nekad nav intelektuāla darba rezultāts. Jā, tur ir intelekts klātesošs, bet vajadzīgs ir sēdēt kaut kur klusumā, lai tas tā kā no tā izlec, jā. Un ļoti svarīgs ir dievvārds, Bībeli, tad ir arī saruna ar Dievu, un tad tas tā kā izlec. Ja. Šodien man bija pavisam cita doma, tas šalom izleca tikai vakar. Man nemaz nebija doma runāt par mieru, es tādām muļķībām citām bija izdomājis. Un vakar man, ja, arī tas, ka sāka Izraēlu bombardēt. Es ieraudzīju Irānas raķetes virs Jeruzalemes, es pēkšņi atceros Jerušalomu. Tā taču ir miera pilsētas, vai kas te jārunā par mieru, ja. Vai tad, kad es vakar biju militāra orientēšanās, mums bija spārā tāds 8 kilometri armijas zābakos pa kāpām Bolderājs. Es domāju, ka es prātā galu sadūšu. Bet kaut kā ar to visu domājot kopā, es jūtu, man bija šodien tas miera jautājums, ja, tas šalom. Un tāpēc es varu dažreiz, es gatavoju sprediķi jau no pirmdienas, bet varbūt tā, ka pēdējā dienā vai piekdien vai sestdien, un pēkšņi nāk viss jārunā par šito. Kāpēc es nezinu, jā. Nevar to pateikt. Jā. Tā kā tas arī ir pārsteigums, un ja jūs lūksaties, ļoti svarīgi, kas ir lūkšana, ja, lai jūs aizbraucat uz kādu lūkšanas skolu. Piemēram, luterāņiem ir Mazirbē rekolekcija māja, arī tas pats, Juris Rubens tagad ir izveidojis savu kontemplācijas centru, bet ir vajadzīgi vadītāji, ja. Un ļoti žēl, kad pēdējā laikā tagad gan luterāņi, gan katoļu baznīcas veido lūkšanas skolas, piemēram, Ikšķelē klosteris, kur jūs bijāt rekolekcijās, ir tā saucamās rekolekcijas, jeb retrīti, kur klosteri cilvēki, kas dzīvo mūki klosteros, viņi vada, jo pēc būtības, ja tu gribi sākt lūgt dziļāk, ir vajadzīgs kāds vadītājs, kas tevi tajā ievada. Jo tu tā pats nevari, un ļoti svarīgi, ka ir kaut kāds tā kā vadītājs, jā, skolotājs. Tāpēc daudz locekļi brauc uz tādiem retrītiem, uz rekolekcijām, ko rīko klosteri, klostermāsas, dažādi centri, un to var izmantot, kāpēc ne? Tā ir laba pieredze, ne viss varbūt der. Mums ir dominikāņi, franciskāņi, jezuīti, karmelīti. Tas ir ļoti daudz klosteri. Tie ir kā klosteri dzīves centri. Katram no viņiem ir savs vada dibinātājs, kurš ir nodibinājis šo klosteri. Un klosteri ir, jā, viņi ir tādas vietas, kur var iegūt šo Dieva klātbūtni. Tā. Ko mēs saņemam lūkšanā Dieva klātbūtni, bet tā Dieva klātbūtne nav emocionāla. Tas nenozīmē, ka es lūdzos, ka man vienmēr te sāks kaut kur kņudēt. Jā, dažreiz Dievs var dot emocionālu klātbūtni, bet tas nav noteicošais. Es jau nezinu, 15 gadus nejūtu Dieva klātbūtni. Man vienkārši nav nekā. Man nav nekādu efektu. Tā kā pēc sienu. Un es sākumā uztraucos beigās. Man jau nevajag tos efektus. Jo citi gaida, kā kaut kam tā jāiet, nav nekā. Noskait to lūkšanu nekā. Nav ļoti labi. Vismaz normāli var dzīvot, jo dažreiz, ka kaut kas ir, tur var būt arī mūsu pašu emocijas uzskačāts. Un tāpēc, piemēram, dažreiz ir kaut kādas tās jaunās draudzes vai, piemēram, kaut kādas vasaras draudzes, kas uzdzen emocijas. Šeit nevajag uzdzīt emocijas. Patiesībā, jo lūkšana ir sausāka, jo viņa ir kvalitatīvāka. Jo lūkšana ir neinteresantāka, jo lūkšana ir garlaicīgāka, jo viņa ir labāka. Vislabākās lūkšanas ir visgrūtākās lūkšanas. Un nevajag domāt, ka lūkšanas kvalitāte ir atkarīga no mūsu šitās, kad kā es tur jūtos. Jālūdzās tieši tā, ka negribās lūgties. Vislabākās lūkšanas. Tā ir? Man ir jautājums, domās jālūdz vai vārdos, tā kā skaļi? Var gan tā, bet senie baznīcas tēvi teikuši, ka Bībeli lasot ir labi viņu murmināt, jo pēc būtības pie Bībele ir jāskan. Tad, kad mēs lasām Bībeli, agrāk cilvēki lasīja pusbalsī, jo uzskatīja, ka lasīšana domās nav tik efektīva. Tāpēc ļoti vērtīgi dažreiz ir murmināt Bībeles tekstus. Bet Dievs jau arī lasa mūsu domas, tāpēc var lūgties arī domās. Es arī lūdzos domās. Un vēl jautājums, kad jūs ejiet pa salas pilē rožu kroni, jūs tā kā murminiet vai klusi? Pie sevis. Jā, bet kā kur reizi? Ciezēji murmini, tas atkarīgs no kā stāvokļa.
Par rožkroni, kā pareizi tas jādara? Nu, tur ir tā, rožkroņa zīlītes ir izveidotas tā, ka šeit ir 50, es sveicinātu Mariju, viņš sastāv no 5 daļām, 5 desmitnieces. Un starp šīm desmitniecēm ir viena atsevišķā zīlīte. Te ir ievads, Tēvs mūsu, 3 es sveicinātu, gods lai Tēvam. Un tad seko noslēpumu. Rožkronim rekur ir grāmatiņa, un tur ir katrai noslēpumu sava meditācija. Un tu izlasi pirmo meditāciju, Tēvs mūsu, 10 es sveicinātu, gods lai Tēvam. Atkal meditācija, augšā, ja kas var dabūt. Ir meditācija, tēvreize, 10 es sveicinātu, gods lai Tēvam. Un tik raujas priekš. Pavisam 4 daļas, ja grib rožkroni, tad iznāk 200 es sveicinātu Mariju. Es neesmu tik stiprs, man pietiek ar 1 daļu. Bet nekur baznīca neuzliek par pienākumu lūgties rožkroni. Ja katolis nelūdzās rožkroni, viņš arī ir normāls katolis. Jo nav nekur pateikt, ka tev obligāti jālūdz rožkroni. Man ir arī jautājums. Tad, kad tu lūdz rožkroni, vai kāds pareizi ir, tad vajag visu pilnīgi apkārt piesni, vai var arī... Man ir tā, ka es iesāku lūgties pie stūras braucot, un man kāds piezvana, tad es apstājos tur, kur es beidzu, atbildu, un tad turpinu. Tā ļoti brīva. Man ir bijis tā, ka es no rīta iesāku ar 1 desmitnieku, 2 desmitnieku, tā mani pārtrauc, работники te, Ilmar, где карчер, надо traktoru pamīt. Nu labi, man 2 noslēpumi beidzās, es tieku galā ar tiem maniem šitiem. Zināt, kas man zāli līdzināja? Kodi mongoļu tatāri. Viņi pat krieviski nemācīja. Tas ir no kaut kādām Kaukāzu Uzbeku republikām. Šitie načaļņi, Jā, Ramšats un Džumšuts. Tas bija vienreizē. Bet tas bija kā odziņa visam šitam stāstam. Jo visu laiku nebija, bet laikam uz tiem zaļiem, tiem līdzināšanas darbiem Džumšuts un Ramšans. Nu jā, bet atgriežies pie tā, ka tu palūdz tos 2, un tad tu pēc tam atkal sāc 3. Nu, mērķis jau ir, es tāpēc visu dienu vācu tās krelles. Man viņas visu laiku kaut kur ir. Es braucu, korķī sēdu, un kāpēc nepalūgties? Ir jau disks arī. Ir YouTube'ā ir ierakstīts. Jūs varat, ja gribat, uzliekat YouTube'ā rožkroni, un jūs skaitīs, jums vajadzēs tikai piebalsot. Ja. Radio Marija arī, ja nemaldos, 2 reizes dienā, 7 no rīta un 7 vai tik vakarā nav rožkronis. Ja. Tikai tur problēmas, ka tantes pirms katra noslēpuma stāsta, par ko lūgties, un tad tas ievalkās, jo viņām tur par mazbērnu, mazbērnu, un ko tik vēl ne. Bet Spotify arī ir tikai atsevišķi rožkronis Radio Marijas. Varētu būt. Jā. Jā, bet es saku, tāpēc ir pat digitāli, ir pat aplikācija, kur tu spied, un nevis krēles, bet tās, tas ir vienkārši, un tas ir līdz var uz pirkstiem. Ja man nav krēles, man ir 10 pirksti, 10 sveicini, tikai es aizmirstu, vai jau 1 roka bija vai nebija, tad man sajūka. Man ir tā, ka tad, kad es lūdzos, es arī par saviem draugiem visiem palūdzu, lai nav tā, kas kādu aizmirst. Man arī vesels. Jau zināt, ka uz šīm krellēm mēs lūdzam arī žēlsirdības kronīti 3. Tā ir īsāka lūkšana, tā arī ir veids. Šīs krelles izmantojam arī citām lūkšanām. Tas ir tikai līdzeklis, palīglīdzeklis. Ja. Tāpēc tā nav, kad un ja kāds nelūdzās rožkroni, tas ir, jā, rekur Dieva miers nāk caur lūkšanu, jā. Tie, kas lūdzās, viņi kļūst mierīgāk. Un īpaši man slimnīcā Gaļezera onkoloģija stāstīja, ka tie cilvēki, viņi redz, pie kuriem pie spilvena ir rožkronis, viņi saka, pavisam citādākas demens, pavisam citādāk ir to man ir dakteris Sosārs teica, izcilais paliatīvās nodaļas vadītājs, ar kur es biju kopā, viņš ir katolis. Viņš man teica, Ilmār, jā, tie, kas ir ticīgi cilvēki, viņu aiziešana daudz mierīgāk, un tas miers, jā, viņš tiešām ir klātsošs. Nākotnes perspektīva un Dieva spēku, tas nozīmē, ka mēs lūkšanā jau sākam komunicēt ar Dievu, pie kura mēs dodamies, ka mēs esam ceļinieki, ja? Mēs esam ceļā pie Dieva. Un spēks. Tad, kad lūdzamies, mēs iegūstam spēku. Mēs varam pastāvēt, jo, kad tu palūdzies, tu saņem no Dieva spēku, tu vari iet tālāk uz priekšu. Es dienā lūdzos kādas 3 stundas. Man tā šķiet. Ja man ir obligātās priestera lūkšanas tāda grāmata, tā ir kāda pusstunda, rožu kronis vēl pusstunda, tad es mēģinu 1 stundu tādā meditācijā, un tad, bet man ir personiskā lasīšana. Vienkārši es lūdzos visos iespējamos brīvos brīžos, kā tik nav ko darīt, tā es lūdzos. Jo man diena ir diezgan dinamiska, un tad es vienkārši Es atceros, ka es biju jauns priesteris, man Jēkab katedrālā bija tādas, jaunas skaistas meitenes. Viņām bija arī savi nodomi attiecībā uz mani tā.
Bet mēs tā kā priesteris un celibātā un tā. Un tad viena man visi teica, ka viņi šausmīgi gribot aizbraukt uz meža parku. Un es jau saprotu, ka viņi grib aizbraukt nevis tā vienkārši, bet ka viņi grib ar mani pabūt tā kā divatā un tad varbūt ir kaut kādas jūtas un kas. Un es tagad braucu, es iekāpju mašīnā, es saku, balūdzu, mēs žālsirdības kronīt. Es redzu, viņai jau tāda seja, tāda skāpa. Un ne jau viņa žālsirdības kronīt, kā braucu. Aizbraucu mežkaru, es saku, bāt, šodien piekdiena krustaceļa vajag nostaigāt. Vairāk viņi vairs neprasīja braukt ar mani. Un viena teica, vispār, tevi nevar vairs braukt. Kā jau mašīnā tā, kaut kas jāskaita. Man laika nav, man savas jānoskaita priesteri lūkšanas. Dai skaitam kaut ko. Nevar kāpt mašīnā, visu laiku būs jāskaita. Bet man tas ir, man tas ir tā kā ēdiens, es nevaru. Ja man nebūs lūkšanas, es vienkārši izpūtu. Man nebūs enerģijas, tā ir kā degvielas uzpildes stācija. Un es reizi gadā braucu uz Lietuvu, uz vienu no stingrākiem klosteriem kartūziešu, kur man klostermās iedod mežā mājiņu, iedod ēdienu uz diennakti, un tas ēdiens nav maz, bet arī nav daudz. Un tā kā viņas iedod pusdienas laikā, tad man jāizdomā, līdz nākamajām pusdienām izvilkt. Un tad tur ir viss, tur ir klusums, lūkšana, tur es esmu pilnīgā vientulībā, un man tās 5 dienas gadā obligāti vajadzīgas. Ja? Kad es vispār aizēju prom, man viss ir vienalga, un es vienkārši iepalu. Tagad es sapratu janvārī, jo Ziemassvētkos visi ir dieviņu dabūjuši, gavēns vēl nav sācies, un tagad man janvārs, tur ir sniegs, tur ir viss kluss, un tad es braucu janvārī tagad pie tā māsām tajā klusumā pazust tur. Bet man tas ir vajadzīgs, jo šeit ir tik liela dinamika, un es pat arī rīt braukšu uz mežu uz laukiem, man vienkārši vajag ezeru, man vajag mežu, man vajag klusumu, es speciāli vienu dienu vienkārši pazūdu. Un salaspils man prom, es gribu klusumu, pie jūras kaut kur aizbraukt. Ja? Tāds dvēseles sauciens pēc tā visa nemiera. Vai Dievs atbild vienmēr uz lūkšanu? Viņš dzird mūsu lūkšanas, bet atbilde notiek tā, kā Dievs to vēlas. Un tāpēc, ja es esmu lūdzis, piemēram, pēc kaut kādas lietas, tas var notikt uzreiz, bet viņš var notikt arī vēlāk. Un bieži viņš atbild savā veidā. Un es teikšu, visas manas lūkšanas ir uzklausītas un pat arī atbildēts. Ja es atceros sapnāts Salaspilī, es teicu, Dievs, kur tu man esi atsūtījis? Un es atceros tad, kad es teicu Dievam par tām sienām, ja, jūs varat iedomāties, kad bija pirms 2 gadiem bija paredzēta, mums bija Salaspils baznīcē 25 gadu jubileja, un oktobrī brauc arhibīskaps, un bija tā, ka 2 nedēļas pirms viņa atbraukšanas mēs noņēmām pēdējās sastapnes no aizmugurējās sienas. Un pēc tā nauda man bija tikai vienai sienai, jo viena siena mums izmaksāja 3-4 tūkstoši, man kontā ir 3-8 tūkstoši. Es tam Vitālijam, Vitaļiks, kas mums tagad arī jumtu taisa, es saku, Vitaļika, man ir tikai vienai sienai nauda, man vairāk nav, mēs varēsim tikai vienu sienu nosiltināt, pārējās paliks. Viņš saka, Ilmar, u cerkvi всегда есть деньги. Tas ir, Ilmar, baznīcē vienmēr ir naudas. Un es uzstāju vienu sienu, un atkal kontā ir nauda nākamai sienai. Es uzstāju nākamo, un man atkal kontā nauda. Tas nozīmē, ka Dievs deva katrai sienai pēc savu laika, un tieši, lai 25 gadu jubiliju mēs nosvinētu ar sienām. Un tas bija, kā saka, varētu teikt, jā, tā ir sakritība un tā, bet man tur bija tik daudz tādas zīmes, jā, tik daudz tādu atbildētu lietu, ka es tiešām ļoti, es redzu, ka tur ir kaut kāda providence. Jā. Un tagad jau arī mums ar jumtu arī mums nav tā, ka man visam ir, bet es zinu, ka es vienkārši daru, un Dievs kaut kā tam nāk līdzi. Jā. Man nav jāanalizē viss līdz beigām. Es tāpēc lūdzu ar tādu paļāvību, ka Dievs jau zina, kas man ir vajadzīgs. Es saku, Dievs, bet tava baznīca tev ir dārga, te ir cilvēki, kur viņi pulcēsies, ja? Kā te tagad būs? Un viņš kaut kā tā, kā es nezinu, kaut kāds cilvēks atnāk, kaut kas tur noziedo, kaut kas tur vēl, kaut kas šitā, nezinu, ja? Tā kā vajag lūgt, bet nevajag domāt, ka tam jānotiek tieši tagad, tā, mierīgi viss būs. Bet laiks pieder Dievam, un nevienmēr viss notiek. Dažreiz Dievs arī piebremzē ar atbildēšanu, lai mūs mācītu, jo tā ir ar viņa pedagoģija, lai mēs mācāmies klausīties. Un ja mēs tikai Dievam bliežam no lielgabala, dod man to, šaka, pagaidi, ziniet, tas tā kā piezvanīt uz izziņu biroju un pateikt, lūdzu, man vajag informāciju par to, un tad, kad otrs pusi grib atbildēt, es vienkārši nolieku telefonu, bet viņam jau vajag atbildēt, tāpēc klausīšanās ļoti svarīgi.
Es pasaku, un tagad atbildu. Ja. Un tā klausīšanās labāk, ja mums atrodas laiks, minūtes 15, 20, vislabāk arī stundu, bet vēlreiz saku, lai ietu meditācija un kontemplācija, tomēr ir vajadzīgs skolotāji. Ja. Respektīvi nevis skolotāji kā guru vai cilvēki, bet kāda skola. Ja. Tāpēc es iesaku, kā bija šeit mūsu draudzes loceklis aizbrauc uz Ikšķilas klosteri, ja, ir vajadzīga kaut kāda rekolekcijas, un mūsu baznīcā ļoti plaši piedāvājums rekolekcijām. Ir tas pats Šemenef, jaunais ceļš, ja, tas ir pēc jezuītu garīgumu. Tur arī piedāvā klusuma rekolekcijas, jo svētais Ignācijs Lojola, viņš dibināja jezuītu ordeni, viņiem ir izteiktas 7 un 30 dienu rekolekcijas, bet es, piemēram, 30 dienas klusumā es nojūkšos. Es domāju, 7 nevaru, es man 5 augstāk. Bet ir cilvēki, piemēram, arhibīskaps Jānis Vanaks, viņam bija viens brīdis, kad viņi gribēja tā kā, sinodu atcelt no amata. Viņš aizbrauca uz Angliju un izgāja 30 dienu jezuītu klusuma rekolekcijas, un šobrīd luterāņi viņas ir populāras. Un viņš tajā brīdī viņš dalījās, ka viņš sajūta tādu mieru, ka viņam bija pilnīgi vienalga, vai viņu sinoda atstās amatā vai ne, viņš iegūta tādu milzīgu garīgu brīvību. Viņš teica, mani tas vairs neuztrauc, es esmu ar Dievu un es iegūtu tādu garīgo brīvību. Un viņš teica, tas viņam bija ļoti svarīgi. Tā kā dažreiz arī, kad ir dzīvē kādi notikumi vai kaut kādi mirkļi, šīs jezuītu rekolekcijas viņas ir ļoti spēcīgas. Tā ir tāda Ignācijas no Lojolas, viņam ir tas nopelns, ka viņš izstrādāja tādus garīgos vingrinājumus, tādu metodi, kā var ieiet tādā Dieva klātbūtnē, un šī Ignācija metoda palīdz pieņemt lēmumus. Viņš ir uz lēmumu atpazīšanu. Ja? Tie cilvēki, kas iziet tās rekolekcijas, viņiem ienāk dzīvē skaidrība, kā rīkoties, ko darīt. Ja? Tā ir. Es pats neesmu jezuītu mūks, bet jezuītiem ir lieli panākumi. Šobrīd tās jezuītu rekolekcijas ir viens no populārākām pasaulē vispār. Viņas arī Latvijā ir pieejamas, ir Liepājā, viņas piedāvā un citur vietās piedāvā, tu ieraksti. Angliski, var aizbraukt uz citu zemi. Ja jūs zināt angļu valodu, var apstīties internetā un var izlekt arī citās valstīs un var aizbraukt, tas pat ir krūtāk uz Angliju vai uz Vāciju vai uz Franciju un izdzīvot to, tas ir, tagad tas nav vairs nekas tāds īpašs. Tā, pateicība un slavēšana, arī nožēlot grēkus, ja, un lūgt. Bet ļoti svarīgi, kā es teicu, šī pateicība. Ja? Pirms es sāku lūgt, es tev pirms pasaku, Dievs, paldies, ka man ir rokas un kājas, ka man ir veselība. Paldies, jo citreiz cilvēki sāk prasīt Dievam, bet es tev saku, bet tu varbūt sākumā pasaki paldies. Dievam patīk, ka viņam paldies pasaka. Mēs taču nemaksājam par sauli, par pavasari, par zlapām zaļajām. Pa brīvu viņas plaukst. Tev atnāk rēķins, tev dārzā izplaukst 5 koki, un tev atnāk no Dieva tāds rēķins. Lūdzu par 5 koku izplaukšanu, tev tas jāsamaksā. Cik daudz pa brīvu mēs sanākam. Tā kā es domāju, tā arī pateicība. Ja? Paldies tev, kungs, par skaisto visu, ko pavasari un visu, ko pārējo. Tas ir ļoti svarīga tāda dimensija. Kad lūgt? Protams, kad ļoti labi lūgt ir no rīta. Es parasti cenšos no rīta, jo vakarā nāk miegs. Ja mēs atstājam lūkšanu uz vakaru, tad tur varbūt tā, ka mēs lūdzam un atslēdzamies. Es, piemēram, cenšos jau no rīta, jo no rīta galva ir skaidra, un ļoti labi ir iesākt Dievu no lūkšanu. Pārkustamies, sakam, Dievs svētī šo dienu, bet var arī kurā brīdī, bet es ieteiktu labāk to darīt no rīta, iespējams rīta pusē. Vakarā mēs arī sakam paldies, bet ja skatāmies uz tādu cilvēka fizioloģiju, tad tomēr labāk ir ne par velti arī klosteros muki ceļās 5-4 no rīta, tas ir vislabākais. Naktī arī ļoti labi, mums dažreiz ir lūkšana nakts, kad mēs uzliekam sakramentu un var pa nakti, man ļoti patīk pa nakti lūgties, tad man neviens netraucē, arī savs šarms ir lūgties naktī. Jā. Jēzus arī lūdzās naktī. Kad? Vienatnē, to mēs jau runājām. Kopā ar citiem, to mēs jau pārnājām. Jā, tā kā es domāju, tas varbūt lūkšanas būtu tas būtiskākais, bet atcerieties par sarunu. Ka tomēr tā ir saruna. Es skatos uz Dievu, viņš skatās uz mani, mums kopā ir labi. Es izsaku lūkšanu un gaidu, ka Dievs man atbildēs. Un Dievs vienmēr atbild.
Nekad viņš neatbildēja. Viņš atbild par savām, ne tā kā mēs to līdzi. Un tur jāuzķer tas, kā saka, tas feelings, ka tu sāc saprast, kā Dievs uz tevi runā. Jo ar katru no mums viņš runā savādāk. Nav, pat šeit ir tie principi, tas jāsaprot, ka tas nav tik nodalīts. Katram ir savs veids, kā viņš lūdz. Pie tam es dzīves laikā arī mainu veidu. Ja es redzu, ka šis lūkšana veids man neapmierinies pārēj uz citu, un ilgu laiku es lūdzos litānijas tādus uzsaukumu veidus, pirms šobrīd litānijas nevar palūkties, cauri. Jēzus ir litānija kādreiz lūdzos katru dienu, tagad slēdzos ārā visu. Bet tagad, bet varbūt pienāks tās brīdis, kad es atkal lūkšos šo veidu, tā kā tas nav statiski. Un labi ir, ja katram ir garīgais tēvs. Ja cilvēks iet regulāri pie grēksūdas, viņam ir savs garīgais tēvs, ļoti svarīga garīgā vadība, ka man ir kāds, kas mani garīgi pavada ceļā. Kāpēc kādi jautājumi? Jā, jums eksāmenā ir jāiemāc šis tēvs mūsu sveicināt gods lai tēvam, bet to es daru, lai mēs vienkārši, lai varētu teikt, ka mēs kā katoļi, kas gribam būt par katoļiem, mēs vienkārši, sakam, ka mēs šīs lūkšanas zinām, jo tas ir tā kā mūsu identitātes svarīga aspekts. Kaut vai tas pats dievkalpojums, tēvreiz lūkšana, es sveicinātu Mariju, tas ir rožu gods lai tēvam, tās pamat lūkšanas, Bet tas nav tā, ka mums jāiemāc tikai tāpēc, lai šīs lūkšanas tikai lūgtos. Tas vienkārši ir tā dimensija, ka mēs esam tajā iekļauti. Kaut kā tā. Ja jums kādi jautājumi nav, tad mēs nākamo reizi runāsim par baznīcas gadu, par baznīcas baušļiem. Un aiznākamo reizi būs iespēja atbildēt uz jautājumiem, kurus jūs nevarat eksāmenā, un būs arī praktiskās nodarbības. Tagad 28. ieplānojat, kā, kad svarīgi būt, jo tad mēs iesim pa baznīcu. Iesim visas nianses cauri. Tā. Netiec? Atsevišķi iziesim. Slēgsim tad lūkšanu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Es tikko atcerējos vienu jautājumu.